Tātad, ja pagājušajā gadā pieredzētais būtu ainava, kāda tā būtu? Pirmais, kas nāk prātā, laikam ir plaši džungļi ar galdu vidū, ar iespējams dažādiem dzīvniekiem, bet es teiktu vairāk mošķiem nekā dzīvniekiem. Ja man tā mazliet atgādina Islandi, kur tu vari atrast tādu nepieradinātu vidi, kas ir daudzveidīga. It kā tu skaties uz tādu ainavu, bet tur ir geizeri, tur ir vulkāni. Tad ik pa stundai var nomainīties laikapstākļi. Tad man liekas, tā ir ļoti daudzveidīga. no ainava tāda tā kā uz riekstu kalna, kalniņš nav liels, bet visi ņemās. Un tā ir ļoti uzmundrinoša ainava. Tā ir ainava, kurā ir klātesoši ļoti daudz dažādi cilvēki. Ir gan tie, kas brauc ar pacēlāju grupiņās, regulāri visu kaut ko dara un ir iegājuši kaut kādā sistēmā, un tad ir arī brīvie meklētāji. Tas noteikti būtu mežs un jauktu koku mežs. Tam noteikti būtu dažādas teiksim, daļas, kurā klīstot pa šo mežu var arī uzdurties tādai jaunaudžu kopai, kā arī jau tādu vecu koku, kurus tūlītēji atpazīst un jūties tādā drošībā. Ainava būtu manā skatījumā kāda aizjūras zeme, kurā es būtu kā turists vai pat jaunatklājējs. Mierīgu krāsu, bet spridzeklis. Tas nozīmē, ka tādas mazliet pasteļtoņu krāsas, bet viņas būtu variētā tādā pārplūduma formā, kas pārietu organiski no vienas krāsas uz otru krāsu. Sēpijas toņi, tas nav ļoti intensīvs, tas nav ļoti daudzskaitlīgs, tas iespējams arī nav ļoti krāsains, bet manuprāt tieši sēpijas toņi ļoti piestāv. Tas ir agrs rudens, tas nav dziļš rudens vai ziema. Sačervelējušās brūnas lapas, kuras kraukšas zem kājām. Bet ir arī kaut kāds zaļums vēl palicis. Ainava bija visai dažāda, es teiktu, reljefaina. Tur bija gan virsotnes, gan kāpumi, gan kritumi. Protams, ka tajās virsotnēs bija jūtama profesionalitāte, kvalitatīvs izpildījums, cilvēks ar personību. Un man ir liels prieks par to, ka cilvēki nebaidās eksperimentēt, viņi uzdrošinās kaut ko mēģināt darīt. Īstenībā visai dažādi risinājumi tika pieredzēti, tāpēc tā ainava man izskatītos diezgan kontrastaina. Kurā redzētajā izrādē, darbā, notikumā Jums būtu gribējies piedalīties un kāpēc? Šis ir sarežģīts jautājums. Es gribētu piedalīties kvadrifrona izrādē Sēra krāca ūdens viļņi. Man liekas, ka šī ir viena no izrādēm, kura ļoti interesanti apvērstu savu domu, ja tajā kautos nevis divi vīrieši, bet divas sievietes. Tā kā, jā, es droši vien nepretendēju ieņemt vienu no divu aktieru lomām, bet droši vien jaunu sastāvu veidošanu. Izrāde par vardarbību, iespējams, vai vismaz tā saka daži recenzenti. Sieviešu vardarbība būtu interesanta tēma, jo reducēt vardarbību kā vienmēr uz vīrišķu parādību. Jā, es gribu izrādīt, kur kaujas divas sievietes, un es gribu būt viena no tām sievietēm. Tas, kas man pirmais nāk prātā, ir mūsdienu dēļu žanra izrāde, dēļu grupas Būras izrāde Pa savam. Tas laikam bija kaut kāds tāds notikums un vispār tāda vieta un vide, kurā dēja salutē, bet laikam tādā, tāda salūta izpratnē. Un viņi pati dēļ grupa Būras to sauc par krāsainu kliedzienu, un tas tiešām tā arī bija tāds krāsains prieka spiedziens par to dēļas brīvību un dēļas mīlestību. Laikam es teiktu, ka klasiskajā žanrā man šķiet, ka man būtu interesanti iet tur, kur es zinu mazāk, to, kas varbūt atbilst manām kaut kādām personīgajām skalām un tā tālāk. Un attiecīgi mācīties un pieņemt un izprast vairāk kaut ko, kas nav mans lauciņš. Es šajā žūrijā esmu vispār tā kā no teātra vides, ne no dēļas, tāpēc es neesmu eksperts tā kā nevienā konkrētā dēļas žanrā, esmu eksperts skatītājs.
Man liekas, ka tā visspēcīgākā sajūta, kas gribētu piedalīties, kas pašu mani pārsteidza, bija tas vakars oktobrī šķiet Palādījumā, kas bija mūsdienu dējas pasākums Urbānais karnevāls Upload, kur es darīju kaut ko tādu, ko ļoti sen nebiju darījusi. Stāvēju vairāk nekā 200 metrus garā rindā, lai tiktu uz dējas pasākumu. Man liekas, tā sajūta, cik ļoti mūsdienu dējas kopiena arī kā skatītāji atbalsta tos, kas iznāk uz skatuves, cik viņi ir motivēti atnākt uz šo pasākumu, man liekas vienkārši apskaužami. Man ļoti uzrunāja Latvijas Nacionālajā operā darbs Kaktusi, Ekmana horeogrāfija. Man ļoti patika precizitāte, kāda tur bija vērojama, kompozīcija. Man ļoti pārsteidza tieši izpildījums un tās iespējas, vai pareizāk sakot, attēlojums, ko spēja izdarīt Latvijas Nacionālā opera, operas baleta solisti vai dejotāji. Un es pirmo reizi viņus ieraudzīju citā gaismā. Man ļoti patīk, ka viss ir sastrukturizēts un sakārtots tādos plauktiņos, rāmīšos, ģeometriskās formās. Tas būtu mans. Gribētos piedalīties pilnīgi visās. Un tiešām prieks, ka šo izrāžu ir tik ļoti daudz un notikumu ir tik ļoti daudz. Jāatzīst, ka tiešām iepriekšējā gadā uz visām izrādēm nav nācies būt, bet jebkura izrāde, kuru tu apmeklē, viņa ne tikai tev uzliek par pienākumu vērtēt, bet viņa noteikti tev arī kaut ko dod. Ja man būtu jāizvēlas kāds darbs no citiem žanriem, visdrīzāk es gribētu kādā veidā asistēt kādā no lielajiem darbiem, kas tika veikti skolēnu dziesmu un deju svētku sakarā, piemēram, Kastaņa puslodē. Tā kā es pārstāvu klasiskās dejas žanru, kurā vienmēr ir jābūt supertehniski precīzam, pašdisciplinētam un kvalitatīvam. Skaidrs, ka man gribētos dejot vairāk to žanru, klasisko deju, bet tā kā es ļoti mīlu deju, es labprāt izmēģinātu gan laikmetīgo, gan mūsdienu, gan arī latviešu skatuvisko deju. Godīgi sakot, man negribētos nevienā darbā piedalīties, lai gan pati esmu gan dejotāja, gan horeogrāfa, es tiešām izbaudu to savu iespēju būt vērotājam un skatītājam. Katra darbs ir tā vērts, lai mēs, tie, kas esam dejas balvu žūrijā, dotos to noskatīties, jo tas arī mūs bagātina un ļauj ieraudzīt to, cik daudzveidīgi un dažādi ir deja un tās mākslinieki.